visiem. Var dzirdēt, ja? Nu, es te atbraucu, es negribu stāstīt, ka zaļais kurs ir krāpniecība. Noteikti, ka Trampkungs ir kļūdījies. Ja? Es arī nerādīšu nekādas bildītas, jo mans kolēģis to viņu parādīs visu to, ko es te gribu pateikt. Jā. Es atbraucu kā draugs. Es atceros, varētu paiet nedaudz malā, redzēt, tur priekšā ir... Jā, labi. Es vienkārši kā draugs investoriem, vēja būvētājiem, ārzemniekiem, jā, ar tādu draudzīgu paziņojumu. Jūs visi zaudēsiet savu naudu apmēram pēc gada un 9 mēnešiem. Jā, un es silti iesaku pārtraukt pat projektēšanu. Un kāpēc? Es pateikšu, tāpēc, ka vislabākais parks, ko es saskaitīju, tiek projektēts vismaz ar kaut kādiem 18, 19 dažādu likuma pārkāpumiem. Jā. Es sakārtoju, es negribu tur stāstīt par visādām instrukcijām, un tur es varētu arī 30 saskaitīt, bet ļoti mēs esam tā kā iekavējušies drusiņi, es varbūt mēģināšu pat 15 minūtes tikt cauri, jo manam kolēģim būs interesantāk, ko parādīt, bet sāksim no augšu. Tātad ir starptautiskie likumi, un saucās Eiropas vietējo pašvaldību harta, kas attiec uz vēja parkiem. Pēc tam ejam uz satversmi, tad ejam uz Latvijas likumiem, ministru kabinetu noteikumiem, Eiropas Savienības regulām un direktīvām. Jā, bet tikai pa vēja parkiem. Sākam ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu preambula. Pilsoņu tiesības valsts lietu pārvaldīšanā, jā, pieder demokrātijas principiem pilsoņu tiesības. Pilsoņu tiesības nav tikai pilīgi, jā. Un tad klausieties uzmanīgi, šīs tiesības realizē vietējā līmenī visvairāk. Valsts pārvaldīšanas lietas realizē vietējā līmenī, un tagad tā ir preambula. Un 4. pāns, tas attiecas, dārgie klausītāji, tieši uz jums. Pamatā valsts pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas vistuvāk atrodas pilsoņiem. Pagastos. Kuri pagasti? Kurā vietā nav pagastu Eiropas Savienībā? Izņemot Latviju, ziniet? Maltā, kas ir pilsēta valsts, un Igaunijā. Igaunija ir priekšgala visai Eiropai. 60% bērnu piedzimst vientuļai mātei, pirmā vieta pēc HIV saslimšanas. Visas progresīvās strāvas ir Igaunijā, modernās, jā. Dzimumiem tā tālāk. Tātad pagasta arī viņiem nav tāpat kā mums. Visur pārējās vietās ir. Nevienu vēja parku nedrīkst sākt būvēt, ja šis projekts nav apstiprināts novada kaut kādā sanāksmē. Ja? Tātad, kas notiks pēc gada un 9 mēnešiem, kad sāk strādāt jaunā Saeima, būs vienkārši pirmajā dienā, tāpat kā to izdarīja Trumps. Visos novados vietējie iedzīvotāji, kuri gribēs, ar vairākumu apstiprinās, vai viņi vēlas vai nevēlas 800 metrus no savas mājas, mirgojošu, vibrējošu un trokšņainu kaut kādu tur iestādi. Ja? Nu, labi, nekavēšu jūs laiku. Satversmē. 105. pāns. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Ļoti vienkārši, ja? Pēc būtības īpašumu. Tātad šeit Rederkungs nosauc tiešām jauno likumu, pirms tam viņš saucās likums tur par vēja, laikam elektrostāciju būvniecību. Līdz 22. gadam tur bija ierakstīts, ka privāti īpašumā nedrīkst būvējot enerģētikas ierīces, privātā īpašumā nedrīkst tur vilkt dažādas ietajas, būvēt apakšstācijas, kabeļus, līnijas un tā tālāk, bez īpašnieka atļaujas, kādas šausmas. Atzim cilvēkam vajag atļauju kaut kādu tur piešķirt. Un tad izlaboja tieši mēnesi 22. gadā, pirms jaunās Saeimas vēlēšanām, tika papildināts ar 3 vārdiņiem. Kādiem? Vai viņam paziņojot? Jūs gribat protestēt, jā? Ministru kabinets izdod nacionālu interešu objektu statusu, un tas ir tā kā visai valstī baigi svarīgi vai nevajag. Nu labi. Nākošais pāns 111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē medicīnisko palīdzību. Ja? Valsts aizsargā cilvēka veselību. Vecajā likumā, ka vēja parks no dzīvojamās mājas ir 5 augstumu attālumā. Tas bija arī nostādnē šeit, man viņas ir, es pēc tam pateikšu. Bet tad bija 80 metri, tad nemaz augstāk nebija šie vēja torņi, jā? Tad nebija 300 metru.
izmainīja uz 800 metriem. Pērnavā tagad ir 300 metrīgie, ja tas ir mēri, teiksim, 250 metri pats tornis, un tad vēl, teiksim, tas propelera augstums 300 metri, tad tas ģenerators kaut kur var būt 200-250 metru attālumā. Cik tālu izplatās skaņa, kurš zina? Vējā 7 km attālumā reaktīvos lidmašīnas skaņa. Kas tagad notiek Igaunijā? Ziniet, valdība bija spiesta izveidot komisiju. Materiāli tiks publicēt februārī. Jā. Tas parks vēl līdz galam nav pabeigts. Tas ir pirmais parks, kur jūs variet dabā aizbraukt, apskatīties 7 km attālumā. Nu, te jau mums parādīja, kas notiek. Tā. 115. Pāns. Valsts aizsargā ikvienu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli. 115. pāns. Labvēlīgā vidē. Kas ir labvēlīga vide? Nu, es teicu, tātad 7 km attālumā jums ir rūkoņi. 800 metri es pieļauju, ka tur uzreiz būs, mēs jau dzirdējām, te godājumā mediķi teica, ja, ka tur tie 3 kauliņi sabruks jums, un kur būsiet, vispār jūs nedzirdēsiet neko, jums tie 7 km nav vajadzīgi. 2050. gadā no lietoto paneļu, spārnu un dažādām citām enerģētisko brīnumu atliekām atkritumi 2 reizes pārsniegs visu plastmas atkritumu pašreizējo gada patēriņu. Tad būs tie kalni. Labvēlīga vide. Ir tāds metāls retais neodīms, kas ir dzirdējis. Tātad neodīms no tā taisa magnētus ģeneratoriem, ķīnieši. Iekšējā Mongolijā pašreiz ir, tas ir Ķīnas teritorija, iekšējā Mongolijā ir milzīga ekoloģiskā katastrofa, to variet ieiet YouTube'os, paskatīties un tā tālāk. Jo praktiski visi ezeri ir aizgājuši bojā, jo viņi ir pilni ar skābi, ko lieto tur, teiksim, lai dabūtu un attīrītu šo materiālu. Mēs varam teikt, vai tad satversme aizsargā tur kaut kādu ārzemnieku interesi? Viņu taču tikai domāt Latvijas interesēm. Nekā, mīļie cilvēki, mēs esam Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienībā ir 2 interesanti dokumenti, jeb regulas. Nemaz nerunāju par visādām instrukcijām, negribu kavēt jūsu laiku. Par šo, ja jūs ļoti interesē precīzie nosaukumi, ieiet mājās Saim LV vakardienas debatēs 5:15, es runāju 15 minūtes, ne 10 minūtes un pagarināju tur drusku. Tieši par šīm abām regulām, kuras prasa Francija atcelt pašreiz. Bet tur tā runa bija savādāk, tur bija pārlietām. Tur ir nosaukumi pilnie un tā tālāk. Tad pirmā direktīva ir par ražotāju nepieciešamību kontrolēt piegāžu ķēdes, kuru produkcija jāatbilst cilvēktiesībām un vides aizsardzības prasībām. Tātad, ja jums ir liels uzņēmums, kas kaut ko ražo, un viņam 100 piegādātāji kaut ko piegādā, un tiem 100 piegādātājiem ir atkal 100 piegādātāji Francijas, tur es arī vakar minēju, ir saskaitījuši, ka var pat aiziet līdz 100 000 dažādiem uzņēmumiem pasaulē, kas kaut ko ražo. Un tad man ir jautājums, ja, teiksim, vesela pusvalsts teritorija ir piesārņota ar skābes ezeriem, Eiropas Savienībā kaut kā šo direktīvu nepiemēro, no Ķīnas importētiem elektromotoriem. Tad jūs varat mierīgi tur mirt, vai kobaltu tur Kongo, kur bērni rokas nezinu kāpēc, tur viss atbilst. Bet pati direktīva, viņai ir jāskatās arī, vai tur sievietes valde ir vienādā skaitā ar vīriešiem, vai tur ir tas DI, tas diversity un kas tur integrity. Ir sakot, dažādība, iekļaušana, vienlīdzība, vai tur ir ievērots tās prasības. Cinks, litijs, Kongo, Latviņamerika netērēšu laiku. Tas viss tiek uz šejien atvests. Nākošais. Mēs klimata likumā, ko mēs izdarījām? Mēs neesam no pozīcijas, atvainojiet, maziņš cilvēks. Izvilkām kartiņu, neko jau mēs citu nevaram, netika klimata likums pieņemts. Viņš ir pamatā direktīvai, kur latviski varētu tulkot par ražotāju un operatoru pārskatiem informācijas sniegšanu par izmešu ietekmi uz klimatu, rīcību, kā to novērst, un lai sasniegtu to nulles izmešu stāvokli 2050. gadā. Bet mēs esam bijuši jau ar savu kolēģi, kādos, cik mēs bijām 3 veidu parku apspriešanas gadījumos,
Un mēs investoriem prasām, bet lūdzu iedodiet aprēķinu. Jūs vienmēr sakiet, redziet, uzcelsim 0, nekāda izmešu nav vēja parkam. Ja? Un saules parkam tā kā nav nekāda izmeša. Un tad ir jautājums. Reto metālu raktuvs, lai dabūtu 1 kilogramu, to pašu, ko es te minēju, to reto metālu, ir 1000 tonu jāpārbīd dzelzsrūdas. Ja? Pirms tam ir jāizrok vispirms, tad, teiksim, tie karjeri. Lai vestu šo rūdu, ir vajadzīgi simtonīgi pašizkrāvēji specializēti, ko būvē priekš rakturiem Dienvidkorejā, kuras pēc tam mašīnām jāved vai uz Āfriku vai uz Latviju Ameriku, kuriem riepas ir 3 metri lielas diametrā, kuras patērē tik daudz enerģijas, cik tas viens vēja elektrostacija pat gadā varbūt nesaražos, ja, lai saražotu visu šo. 1000 tonnas tiek tērauda kausēšanā, ja, lai dabūtu tur to 1 kilogramu no tās dzelzs rūdas, lai viņi attīrītu un izkausētu. Ja, miljoniem tonu ūdens, elektrība no akmeņogliem un tā tālāk. Tālāk, teiksim, dzelzs rūda, tērauds, cements, betons, mežu izciršana, ceļu būve Latvijā. Tas viss kā bez izmešiem notiek. Kur ir aprēķini, kādi ir šie izmeši, kādā veidā? Esat redzējuši kaut kur. Līdz 30. gadam, cik ir Latvijā jāiztērē, lai samazinātu tos izmešus par tiem, cik mēs tur 16% vai cik, jā, tad plānā, cik mums ir jāiztērē zaļam kursam, kurš zina? 13,1 miljārds. No tā it kā Latvijai tur kaut kur starp 5 un 6 miljardiem pārējo it kā dos Eiropas Savienību un kaut ko tā kā privāti investori, jā, dos. Nu, tad te laikam saskaitīs kopā to visu. Tas ir par izmešiem. 4. Tātad ministru kabineta noteikumi, likumi, vides ministri, vadlīnijas un tā tālāk. Jā. Šeit tika teikts, ka mums būšot jaunas vadlīnijas. Es paņēmu ļoti labas vecās vadlīnijas, izstrādāts jau kaut kur vairāk kā pirms 10 gadiem, kaut kur tur sāka 11. laikam 13. tur apstiprināja. Saucās vadlīnijas vēja elektrostācija ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostāciju būvēja. Ļoti labi viss izstrādāts. Tajā laikā nebija augstāk par 80 metriem. Ietekmu uz ainavu. Vēja parki un ģeneratori vizuāli uztverti pret kopēju ainavu ir līdz 10 kilometriem. Bet zona, kurā viņi dominē, un arī savu ainavu līdz 2 kilometriem. Vizuāli traucējoši līdz 4,5 kilometriem. Pamanām tur līdz 8. Tad vizuāli traucē līdz 4,5 kilometriem. Jā, labi. Tātad kādi ir ieteikumi? Tad, kad bija 80 metru augsti. Vēja parkus nav ieteicams izvietot tuvāk par 2 kilometriem no jebkuras Eiropas nozīmes īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, tas ir Natūra 2000, bet tur, kur ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājumā teritorija, viņi nedrīkst būt tuvāk par 10 kilometriem. Kā tad Pāvilos tā ir? Arī 10 kilometri vai 2. Novērtējot vēja elektrostāciju ietekmi uz kultūras pieminekļiem, jāpieņem, ka tā var būt līdz 3 kilometriem no stācijas. Ja, tad, ja tā ir pils kaut kāda muiža, 3 kilometri un tā tālāk. Kāpēc tagad pēkšņi tas viss ir nederīgs un jātaisa ir jauni kaut kādi šie dokumenti? Ja? Kišteikums vēl 1 minūte. Labi, es nobeidzu. Vienu likumu jums nolasīšu. Es atradu. Un tāda likuma ir daudz, es nemaz visu netērēšu vairāk laika. Likums par Ziemeļvidzemes biotopu rezervātu. 13. pāns, tur ir kārtas, tur bija Nītauri apspriešana, es diemžēl nebija, ja tad es pateikšu. Visur lielajā daļā tajā laikā, kad šo likumu pieņem, tur bija absolūti aizliegts kaut ko būvēt un pamatojums. Aizsargājamā zona noteikta, lai saglabātu Ziemeļvidzemē raksturīgu ainavu, kultūra vides, turismu, atpūtas resursus, Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekrasti un Salats upes baseinu, restīvi aizsargāmā zona, turismu, atpūtas resursus. Un pēdējais, tātad par īpašumu neaizskaramību. Ja jūs uzceliet viesu namu, to mums aizkraukli tur uzdeva jautājumu, ka mēs bijām, vai privātu māju, un jums 800 metru pretīm uzbūvē, teiksim, 300 metru mirgojošu, vibrējošu, un trokšņainu nezvēru, ja?
Un jautājums bija, kas notiek ar manu īpašumu? Es kā arhitekts varu pateikt, uz sitienu 50% vērtības kritums. Dabūsiet jūs to naudu atpakaļ? Dabūsiet. Tāpēc, ka tas ir nacionālais interešu objekts. Jā. Un tagad pietiek ar jebkuru no šiem punktiem. Un viss saka, jā, uz tiesu jāiet. Nē, neviens neies uz tiesu. Viņu vienā dienā Saeima var pieņemt likumu, bet ne šī, bet nākošā. Pēdējais teikums. Pieņemt likumu, ka visa vēja parku darbība tiek apturēta, kamēr vietējie iedzīvotāji novadā nav nobalsojuši vairākums, ka viņi grib apturēt. Un kas tad notiks? Tad visi ies uz tiesu, aizies, teiksim, uz vietējo, pēc 2 gadiem uz apgabalu tiesu, pēc tam uz senātu, pēc tam uz Eiropas Savienību, ja? Un jebkurš normāls apdokāts pierādīs, ka visi šie objekti ir uzbūvēti pārkāpjot starptautiskās tiesības, Latvijas Satversmi, tiesības uz īpašuma aizsardzību, tiesības uz veselīgu vidi, uz vispārējo. Tāpēc, draugi, raujiet naudu ārā, liekiet atomreaktoros, kamēr laiks. Paldies par uzmanību.